Tātad, mēs šeit esam divreiz durvīs, un mēs kopā esam sanākuši no dažādām pasaules malām, no Austrālijas, no Rīgas, no Ķīnas, no Saudu Arābijas, no Īrijas, no Anglijas, no ASV dažādiem nostūriem. Un mūs vieno 2x2. Un kas ir tik jauki, ir mums šodien būs 2x2 viednīkšana vai tāda īsa prezentācija, kurā Ingrīda Dārziņa stāstīs par saviem piedzīvojumiem šoruden Rīgā. Un tie no jums, kas nezin, jūs zināt, kas ir nīkšana, bet ne visos semināros ir bijis viednīkšana. Tās ir tādas īsas lekcijas, ko paši dalībnieki novada 15, 20 minūtes. Nīkšanas laikā atsevišķā telpā parasti par kaut ko, par kādu tēmu, par ko viņi kaut ko zina, par savu pieredzi un tā tālāk. Tātad, Ingrīda, es aicinu tev ieslēgt savu prezentāciju. Un noteikti jums būs jautājumi. Lūdzu, atstājiet tos līdz beigām vai ierakstiet čatā. Un tad Ingrīda var sākt stāstīt savu stāstāmo un dalīties ar savu prezentāciju. Čau, jā. Tad es ieslēgšu savu prezentāciju. Vai visi šo var redzēt, vai jūs redzat manu melno ekrānu vai labo? Mēs redzam tavu ekrānu, kur ir presenter view, respektīvi mēs redzam pirmo slaidu un mazo otro slaidu. Tagad There we go. labāk? Yep, Ok, tieši tā. burvīgi. Nu, man ir milzīgs prieks šovakar jums pastāstīt par maniem piedzīvojumiem Latvijā. Nu, es teikšu tad labvakar, labdien, hello. Nu jā, tad mani sauc Ingrīda Dārziņa, un jā, es esmu no Melburnas, Austrālijā. Tad, jā, vispirms es pastāstīšu nedaudz par sevi, lai varam iepazīties. Tad, kā jau minēju, mani sauc Ingrīda. Es dzīvoju Melburnā, Austrālijā, un pagājušajā gadā pabeidzu bakalaura grādu mūzikā, bet šogad honors grādu muzikoloģijā un etnomūzikoloģijā. Tas bija Melburnas universitātē. Latviešu sabiedrībā es piedalos samērā aktīvi. Es dejoju Melburnas tautsdeju kopā ar Ritinītī, un kā arī dejoju Austrālijas jūrmalniekos. Un šeit bildīties var redzēt, tur apakšā mēs dejojam pagājušos dziesmu svētkos. Un man ir jāsaka, ka daba man ir ļoti tuva, un cenšos to baudīt, cik bieži iespējams dodoties nometņot, pārgājienos un slēpot. Un tur arī redzams dažas bildes nesen Jaunzēlandē un arī tepatās kalnos. Vēl kas īpašs par sevi, ko vēlos pieminēt. Es darbojos gan Latviešu jaunas apvienībā Austrālijā, gan Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē kā jaunatnes nodaļas pārstāve. Un tieši šīs darbības dēļ man bija iespēja šogad doties uz Latviju un piedalīties Pasaules Brīvo Latviešu apvienības valdes sēdē. Tad, jā, daudzus no jums tā Vanda, Ritver, Inga agrāk. Es satiku 2x2 nometnē Austrālijā, Dzintaros. Un, jā, bet daudz man tagad šovakar ir prieks iepazīties ar jums. Man jāsaka, tas bija milzīgs prieks un visam sapņu nedēļa un sapņu piepildījums. Un man jāsaka, arī septembrī un oktobrī es tieši priecājos, kad es biju Latvijā, man bija iespējas tikties ar visiem draugiem un turpināt šo saikni, ko 2x2 tā bija iesākusi. Un, jā. Ļoti īsi es pastāstīšu par maniem piedzīvojumiem Latvijā arī. Tad šī nebija mana pirmā reize Latvijā, drīzāk jau kādu 6. reize. Bet kā vienmēr, Latvija un Rīga attīstās. Un, manuprāt, katru reizi, kad es ierados Rīgā vai jebkur Latvijā, man liekas, Latvija ir modernāka, starptautiskāka, un arī, kad cilvēki ir tādi atvērtāki un
gatavi tikties un kaut kā, nu, izmainīt, nu, diskusijas un tā tālāk, jā. Bet jā, ieradusies, es vēl baudīju siltas, saulainas dienas, bet drīz vien laiks arī kļuva rudenīgāks un tā tumšāks. Man liekas, šis bija ļoti interesanti izjust šo pārēju, jo Austrālijā vasaras un rudens maiņa jūtās pavisam citādi, kaut kā saule siltāk vai stiprāk. Un, jā. Kaut kas negaidīts bija tas, cik ļoti es jutos kā mājās un cik ērti es jutos pat dažkārt kā vēl svešnieks. Un man jāsaka, ka šajā ceļojumā es no jauna iemīlojos Rīgā un Latvijā. Un, jā. Kā jau vienmēr, man bija jāizbauda viss, ko Rīga piedāvāja. Tad es redzēju vilkačus un rakstīju Tallinas kvartālā. Es biju Alu folk klubā uz danču vakaru, uzbraucu Pētera baznīcas tornī, apmeklēju baletu un operu, un apmeklēju mākslas muzeju, Āgenskalnu tirgu, aizbraucu uz Ķēmeru purvu un uz Zilajiem kalniem, un jā, vēl arī paspēju aizbraukt uz Jūrmali divriteni. Nu, jā. Bet tas viss, man jāsaka, tas arī bija tikai brīvajā laikā, un jā, jo īstais iemesls manam braucienam bija PBLā sēde. Tad, nu jā, tagad uz nopietnām lietām. Tātad Pasaules Brīvo Latviešu apvienība, jeb PBLA, ir ārzemju latviešu centrālo organizāciju augstākā pārstāvībā. PBLA misija ir vienot latviešus pasaulē, lai kopīgi varētu sargāt Latvijas brīvību un neatkarību, stiprināt demokrātiskos procesus un valsts drošību, veicināt tautsaimniecības un sabiedrības labklājības izaugsmi un uzsverēt latvisko izglītību un kultūras aktivitātes diasporā. Un jā, tad sēdē bija visāds interesants sarunas un bija iespējas uzklausīt organizāciju un sadarbības partneru ziņojums, kas vispār notiek pasaulē. Pārunājām vasarā notikuši ekonomikas fóruma rezultāts, tas bija PLAIF vai Latvija fokusā, un plānojam nākamā fóruma rīkošanu, cerams, Austrālijā, un arī sākam plānot PBLA 70 gadu jubileju pasākumus. Tad kaut kas ļoti interesants, manuprāt, tad PBLA valde bija uzaicināta piedalīties ārlietu ministrijas diasporas konsultatīvas padomsēdē. Tas bija ļoti interesanti. Pirmo reizi vispār varēja redzēt un ielūkoties iekšējā virtuvē, get the insider info, kā notiek process un lēmumu pieņemšana. Sarunas bija par nopietnām lietām, piemēram, par vadu programmu valsts aizsardzības dienestu un kā tas ietekmēs latviešu ārzemēs, tā diasporas pilsoņiem un tā tālāk. Un arī bija iespēja parunāties un klausieties par diasporas prioritātēm izglītības un kultūras ziņās. Šeit bildēs ir redzams padomas dalībniekus, un tad tur labajā pusē aktīva diskusija, un arī tad tur lejā mums bija bilde ar visām PBLA dāmām. Un tik forši, kad bija tik daudz stipras dāmas. Role modeling, kā saka. Man liekas, šis bija laikmetīgs laikmetīga lieta šeit. Tad svarīgs un aktuāls jautājums. Šobrīd ir Latvijas, Baltijas un Eiropas drošība, un tas, kā mēs visi varam palīdzēt to stiprināt. Tad dienu pirms sēdes mēs PBLA valdes locekļi devās izbraukumā uz Alūksni, lai iepazītos ar Nacionālo bruņoto spēku dienestu un lai pārunātu diasporas dalību valsts aizsardzības dienestā. Tas bija ļoti atklāts, iespaidīgs piedzīvojums, liek aizdomāties par drošību, pienākumu un pilsonisko atbildību. Un nākot no Austrālijas, kur par šiem jautājumiem mēs vispār ikdienā nedomājam, un kur varbūt tā dienēšana ir tāda
netik populāra doma, nu, pēc Pirmā, Otrā pasaules kara un arī Vietnamas kara. Jā, tas bija ļoti interesanti domāt vispār un jautāt, kāda ir mūsu atbildība kā pilsoņiem arī ārzemēs, kur mums varbūt tā saite ar Latviju ir vairāk sentimentāla un tāda emocionāla. Jā. Bet jā, drošības jomā PBLA arī pieņēma 6 spēcīgas rezolūcijas, un tās ir atrodams PBLA mājaslapā, ja jums ir, gribas tās paskatīties. Jā, runājot par rezolūcijām, tad rezolūcijas tika pieņemts arī par sabiedrības līdzdalību, latvisko kultūras dzīvi, izglītību diasporā, remigrāciju un atbalstu tautsaimniecībai. Un, jā, man bija īpaši prieks redzēt un dzirdēt, kā izglītības jomā tika izcelt arī 2x2 kustība un tās aktivitātes, tad tas bija ļoti forši. Un vēl viens iespaidīgs brīdis bija piedalīšanās intervijā Globālais latvietis 21. gadsimts kopā ar Pēteru, Mārītu un Ingrīdu Zemīti no Latvijas, tad mēs bijām 2 Ingrīdas. Un tur pārunājām nedēļas galvenos notikumus un nākotnes plānus. Intervija notiek Latvijas Radio 1 kopā ar Agnesu Strunku. Un jā, man ir jāsaka, ka pēc garās un intensīvās sēdes nedēļas nebija viegls uzdevums. Un jā, bija aizraujoši, bet man karjeras radio televīzijā, tomēr nebūs. Un jā, mūsu darbs ar LAJ un LJA, tas ir jauniešu apvienība, ir tikšanās ar diasporas vēstnieci un viņas komandu. Un šādas tikšanās ir būtiskas, jo jau atklāti pārunāt mūsu pasākumus, kopienas aktivitātes, prioritātes un attieksmes, kā arī nodrošināt labāku sadarbību nākotnē. Un, piemēram, man bija iespēja pastāstīt par 2x2 sekmi mūsu jauniešu lokā un par vasaras vidusskolu un arī par jaunatnes dienām, ko mēs sagaidām nākamgad. Un tad kopā ar Anetu Andersonu, tā ir Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēde, mums bija vairākas darba sanāksmes, kas stiprināja mūsu darbību Austrālijā un cerams arī sniedz ieguldījumu Latvijai. Es nestāstīšu sīk par visu, jo tas būtu ļoti garš un garlaicīgi, bet kultūras un izglītības jautājumos mums bija iespēja satikties ar kultūras ministri Agnesu Lāci, arī 2x2, un izglītības ministri Daci Melbārdu, un tāpat mums bija tikšanās ar Vairviču Freibergu un viņas vīru Imantu Freibergu. Un jā, tas tiešām bija liels gods. Man arī bija tas prieks noskatīties Dzintaru jauno filmu tīkla TTT, un pirms tās pirmizrādes, un man ir jāuzslavē šī filma, un jā, ja vēl nesat redzējuši, tad noteikti var ieteikt to filmu. Un satiku arī savu Ilģu idolu, no bērnības man Ilga bija tāda personīga, tā idola. Es arī uzsāku spēlēt violu un tā ļoti iepazītu. Jā, man jāsaka, kad viņi mani inspirēja tad studēt muzikoloģiju un etnomuzikoloģiju. Un arī satiku komponistu Eriku Ešenvaldu, kuri visticamāk, viņi abi divi viesosies Austrālijā. Un jā, tāpat tikos ar Rīgas Tehnisko universitāti, Stradiņu universitāti, Riseba un Latvijas universitāti, lai stiprinātu sadarbību un veidot jaunus kontaktus. Un vēl tad LAJ atbalstīja starptautisku basketbolu turnīru, kuras sacentās komandas no Austrālijas, Latvijas, Amerikas un Anglijas. Un tas viss bija tik forši un jauki. Un, atgriežoties uz vienu no 2x2 stūrakmeņiem, ir draudzība. Tad visaizkustinošākā lieta šī brauciena daļa bija tās mīļās draudzības
kuras varēju stiprināt un attīstīt, esot Latvijā. Un par to es esmu neizsakami pateicīga. Un, jā, nu, man ir žēl, ka nespēju nofotografēties ar visiem draugiem. Nu, es arī tikos vairākas reizes ar Ritveru, un man liekas, mums neviena bildīta nav. Un, jā, vienkārši, jā, varbūt bija tajā brīdī un neienāca prātā izņemt telefonu, lai nobildēties. Un jāatzīst, ka daudzas no šīm draudzībām ir radušies tieši 2x2 kustības dēļ, un tāpēc milzīgs paldies 2x2 par jūsu darbu un par šādām tikšanās iespējām, kas patiešām veido un uztur draudzību kopienu un piederības sajūtu. Un, jā, ļoti forši. Jā. Un, jā, nu, uz priekšu skatoties uz nākotni, man ir prieks, ka jau raugāmies uz otro 2x2 semināru Austrālijā. Varbūt 27. gadā es tā dzirdēju. Un, jā, tas būs mūsu ziemā un tad Latvijas vasarā, cerams. Bet jau pavisam drīz būs kultūras dienas Adelaidē šī gada beigās. Un tad arī nākamgad beigās Melburnā notiks jaunatnes dienas. Un šeit mums ir jaunais logo afišu tieši aizvakar vai vakar izsludināts uz pirmo reizi. Un jā, man ir jāsaka, mīļie 2x2 draugi, visi laipni aicināti ierasties, piedalīties un svinēt šo svētkus ar mums kopā te Austrālijā. Un jā, tas ir apmēram ļoti īsumā mani piedzīvojumi Latvijā. Un jā, paldies par uzmanību jums. Paldies! O, cik burvīgi! Cik brīnišķīgi! Un es domāju, ka mēs ar Ingrīdu, es neslēpšu to, ka es jau kādu laiku domāju par šīm durvīm, ka mēs tiktos kaut kā virtuāli, jo man prasās, man Covid laikā tas bija tā bija svēta lieta tikties ar 2x2. Un man gribētos turpināt, jo starp semināriem cilvēki vēl grib sazināties. Un kā Ingrīda minēja, kad viņa bija Latvijā, mēs satikāmies, viņa teica, kā es varu satikties ar citiem 2x2, ko es nepazīstu, respektīvi, kas nav bijuši tajā pašā seminārā, kur es esmu bijis. Un tā mēs sākam gudrot, un tieši tā dzima šī ideja drusku stiprāka. Pāris apstiprinājumi, respektīvi, Ingrīda teica, ka ir doma par 2x2 semināru Austrālijā atkal 27. gadā, un es varu apstiprināt, ka padome to ir apstiprinājusi, ka mēs to plānosim un veidosim. Nekāda sīkāka informācija nav zināma šobrīd, bet katrā ziņā raugāmies uz 27. gada jūliju. Jūlija pirmo nedēļu, plus mīnus. Jā, tātad tas ir tas plāns, sīkāk informācijas sekos un tā tālāk. Es skatos, ka ir kāds jautājums. Nē, nav kāds jautājums, bet Austrālijas ziemas nav tik augstas, saprotam. Vai es pareizi saprotu, ka to uz jaunatnes dienām, kas nebūs šogad, bet kas būs nākamgad, ka to logo veidoja arī 2x2? Vai varētu būt? Jā. Tas ir Evelīna, es teicu, ka no Jaunzēlandes, tagad dzīvo Melburnā, bet jā, tas ir pilnīgi pareizi. Un jā, tad mums arī, Maija Drēziņa, kur arī bija 2x2, tad viņi ir, jaunas dienas vadītāji, un tad, jā, Evelīna izdomāja logotipu, un būs vēl noveiks, jā. Nu redz, Evelīna, kas ir dzimusi Latvijā, dzīvojusi lielāko savu mūžu daļu, es pareizi saprotu, Jaunzēlandē, un tagad dzīvo Melburnā, kas kaut kad arī ar Annu noteikti sazināsies, jo viņa ir dizainera māksliniece. Un Terēze, varbūt tev kaut kad būs jānodod stafete vai sadarbība vai vēl kaut kas cits, lai mēs turpinām svaigi un skaisti izreklamēt un izziņot 2x2 lietas. Salija tev ir uzdevusi jautājumu. Ingrīda, kas tev visvairāk Latvijā pārsteidza? Jā, tas ir labs jautājums. Šoreiz man ir jāsaka, kad kas man visvairāk pārsteidza, bija, kad cilvēki bija tik atvērti.
Jo parasti, man liekas, es braucu, varbūt tas ir, jo ir dziesmu svētki un viss ir tik aizņemti, un tas ir vasarā. Bet jā, šoreiz es gāju par ielām, es satiku cilvēkus šur, tur, visur, danču klubā un, nu, alā pagrabā, un vienkārši, jā, tas, kad cilvēki bija tik atvērti un priecīgi tikties un sazināties un, nu, dalīties ar savu dzīvi, jo, nu, un arī, lai uzsāktu draudzības, man ir nu, jauns draudzens, jauna drauga, Solvit. Es nezinu, ja viņa ir bijusi 2x2 arī, bet jā, tas man visvairāk pārsteidz, jo man liekas, ir tāda, nu, parasti ir tāda sajūta, ka mēs esam tādi ārzemnieki un mēs braucam, un tad mums ir cita Rīga, cita Latvija nekā latviešiem varbūt. Jā. Tas ir ļoti interesanti, jo man liekas, ka, jā, katram mums ir cita pieredze bijusi. Es atļaušos, pēc brītiņa izslēgt ierakstu, bet pirms tam, vai mēs varam vienkārši visi pamāt? Tā kā mēs šo izmantosim kaut kādā brīdī, droši vien, soc tīklos, un varbūt rādīt 2x2. Rādīt 2x2 un rādīt vienas durvis un otras durvis. Divas durvis! Es esmu iespundēta kaut kādā dīvainā vietā mūsu mājā, bet, nu jā, tā tas ir. Anything for the gram. Labi, tagad mēs beigsim